Hokeja cienītāji pašlaik kanālā LTV7 vēro KHL zvaigžņu spēli. Tā notiek reizes sezonā, šogad Rīgā. Vēl rīt pusē liela daļa hokejistu tērpušies uzvalkos, apmeklēja pieņemšanu pie Rīgas mēra Melngalvju namā. Daži hokejisti atklāja, zvaigžņu spēle ir notikums un nervi šoreiz ir saspringtāk nekā citkārt, stāsta Zandozo Balode. Policijas eskorts limuzīne. Atmosfēra pie Melngalvju nama liecina, šis notikums Rīgā ir nozīmīgs. Melngalvju namā sapulcējusies liela daļa kontinentālās hokeja līgas zvaigžņu. Tiesa nojausma, ka uzņemšana notiek pie Latvijas galvaspilsētas mēra, var rasties tikai pēc tulkotās KHL prezidenta uzrunas. Rīgas mērs vien sasveicinās latviski, bet runu saka dzimtajā valodā. Šodien ir brīnišķīga diena, lai parādītu, ka draudzība ir pats svarīgākais, kas var būt. Paši hokeisti pirms gaidāmās spēles noteica. Spēle noteikti būs spraiga, taču šī nebūs reize, kad sportisti cīnīsies tik cītīgi kā komandu spēlēs. Vienmēr tie ir svētīs tāds pagodinājums piedalīties zvaigžņu spēlē, būt starp labākajiem līgas spēlētājiem šī gada. Piedalīties tātad šādā spēlē, tas jau ir priekš manis, tas ir liels teiksim, sasniegums. Un tīri tas sportiskais saspēlēšanas, tas tīri nav svarīgi, jo tie ir vairāk tā kā svētki spēlētājiem un arī skatītājiem. Tā ir varbūt viena iespēja no miljoniem, kas varēja būt, un es priecīgs, ka es spēlēju šodien. Rietumu un Austrumu konferences komandas katra ieradusies savā autobusā. To sānus rotā katras komandas kapteiņa lielizmēra foto. Pirmo reizi es esmu kapteinis komandas, un tā nedaudz savāda sajūta ir, ka tā komanda ir nosaukt manā vārdā. Nezinu, varbūt tās lielāka atbildības sajūta un dažreiz vairāk jāfotografējās. Esmu pagodināts būt Austrumu komandas kapteinis. Gribu pateikties līgai, ka viņi neaizmirst par hokeja veterāniem, tāpēc priecājos būt noderīgs šajā ziņā. Šī ir zvaigžņu spēle, iespējams tāpēc pat pieredzējušiem hokejistiem pirms spēles vairāk saspringuma nekā parasti. Kāpēc tā? Pašiem nav atbildes. Es arī gribētu zināt, it kā visi čari pazīstam, esam jau spēlējuši par tiem jau vairākus gadus. It kā nevajadzētu būt, bet kaut kas laikam jauns, varbūt arī jaunas emocijas, laikam arī tāpēc tad bišķi nerezultāti ir. Zandozo Balode, Valters Blums, Latvijas televīzija.